Šodien mēs esam atbraukuši uz Siguldu pie Andra un būvēsim siltumnīcu. Pie reizes parādīsim, kā notiek būvniecības process, vēlreiz iziesim cauri karkas montāžai, kā viņu stiprināt pie pamatiem, kā izbūvēt pamatus un kā uzlikt polikarbonātu. Būs tāds neliels pamācošs video. Nu ko, ķeramies pie darbiem. Vērsim vaļā paciņu. Šādi izstās sapakota Ralfkaus siltumnīca, lai saprastu pēc tam, kur nolikt pamata keramzīta blokus. Tad pirmais darbiņš ir salikt šo te rāmīti pa perimetru. Tagad apmēram mums ir priekšstats par to, kāds izskatīsies siltumnīcas apmērs. Un tagad mums nākošais sakārtot pamatu zem koka vainaga, lai šis koka vainags neatrastos uz zemes. Un lai arī, protams, viņš būtu viss nolīmeņos vienā līmenī pret zemes centru. Te mums jau ir atvērta Ralfkaus kaste. Ņemam ārā šo kastīti, kur ir skrūvis iekšā, lai saskrūvētu pamata vainagu. Vispirms savalkam pašu karkasu kopā. Pamata vainags jau ir sagatavots tā, kad atliek tikai saskrūvēt kopā. Visi leņķi jau ir saskrūvēti pa vietām. Un nākošais solis sāksim likt pa perimetru visus šos te keramzīta blokus un līmeņot pamatu. No sākuma pārbauda diagonāls, vai nav pavēlti izraktas bedrītes. 8, 7. Tur izlīd ārā? Drusiņi izlīd, jā. Nē, tā pret ēku. Jā, viena dēļ tiesa, jā. Galvenais abos gadījumos mēram no vienas un tās pašas vietas. Es izvēlējies šo te ārējo punktu leņķītim. Nu, un tad, attiecīgi, Enārs arī visu laiku pret vienu un to pašu vietu mēra tā, lai dabūtu vienādas divas diagonāļu izmērus. Ej, pēc brāļa līmeņa rāža. Šitas stūrs jārok iekšā. Gandrīz perfekts burbulis. Gandrīz perfekti. Gandrīz? Gandrīz. Ir. Nu, fantastiski. Nu, eleganti. Eleganti. Ej! Čau! Un kā tevi sauc? Ko? Tu atnāc pārbaudīt darbu, jā? Pareizi. Nu, lūk. Tad, kad pamata vainags viss ir smuki nolīmeņots, tad mēs liekam apakšā starp keramzīta bloku un pamata vainagu jāuzliek hidroizolācija. Kad liek keramzītus, keramzīti jāliek līdz ar pamata vainagu. Ārmaliņš šitā te taisni, jā. Lai tā, kad tu liksi polikarbonātu, lai tev neatdurās pret keramzīti, ja. Sadāk būs tādas pumpas visās vietās. Jo polikarbonātu ir svarīgi pārlaist pamata vainadziņam pāri, lai lietus, kad līst, vai sniegi, kad kūst, lai viss tas mitrums neapstājās pie koka konstrukcijas, bet notek zemē. Izmantojot šādas te vieglu betonu skrūvus, mēs tad vienkārši caur koka pamata vainagu piestiprinām pie keramzīta šo te koka vainagu. Šīm skrūvītēm jābūt ļoti uzmanīgām, viņas nedrīkst pārvilkt, jo ja viņas vienreiz izpolē, tad viņas uzreiz attiecīgi vairs neturās pie šī keramzīta. Kad visi pamati ir piestiprināti pie keramzīta blokiem, vēlreiz pārmēram diagonālus, un esam 100% droši, ka viss ir kārtībā, un tad jau varam sākt būvēt pārējo siltumnīcu. Tagad ņemsim ārā no kastes šos te savienojumu dēlīšus. Šādi te mums izskatās sagatavotas viss savienojuma plāksnītes. Šī ir 4 metri gara siltumnīca, mums būs kopā 5 sarkas, un tā ir polikarbonāta siltumnīca. Tātad mums būs 5 plāksnītes ar šādiem te leņķīšiem un 3 bez leņķīšiem. Un to jūs sapratīsiet vēlāk, kāpēc ir 3 bez leņķīšiem. Vienkāršākai montāžai mēs izmantojam pašu siltumnīcas pamatu vainagu kā mērierīci, lai nopozicionētu arku pašas apakšas. Jo šim attālumam apakšā, pirms mēs samontējam kopā arku, ir jābūt 3 metri. Bet, hei, draudziņi, mums ir 3 metri plāta siltumnīca. Mums pat nevajag colštopu. Lai darbs veiktos ātrāk, saliekam visu sarciņu šādi te vienu virs otras. Izveidojās tāds kā neliels kuģītis. Un tad tikai skrūvēsim viņas kopā un celsim augšā. Mēs atstāsim šeit platumu starp arkām 55 mm. Un augstumam jābūt līdz savienojuma dēlītim no arkas stūra augšējā
60 mm, jeb 6 cm. Vieglāk ir pie katra leņķīša, kad tu saliec jau pa 3 skrūvītē. Pirmo arku, ko mēs ceļam augšā, ir jāapgriež otrādāk tā, lai savienojuma plāksnīte ar leņķi ir vērsta uz siltumnīcas iekšpusi. Un skrūvītes tiek noliktas tāpēc, ka tad tu ar vienu roku pietur arku, ieliec padusē, un tad tu vari mierīgi paņemt Un tagad skrūvīte ir pa ķērienam, nav jāiet meklēt. Rekā, ja padomājam pussolītus priekš, viss var ļoti plaši optimizēt. Mēs jums rādām savus trikus, kā to izdarīt ātrāk un vienkāršāk. Nolūk. Nepagaid, ne. 10 minūtes un viss arks ir augšā. Viss arks ir augšā. Un pirms liek colīgos dēļas, vieglāk ir saskrūvēt uzreiz arī skrūvītes jau iekšā. Un tagad jābūt līmenī. Līmenis saglabājās, jā. Un tas ir svarīgi dabūt šīs te arkas taisnā līmenī, lai pēc tam, liekot polikarbonāta loksnes, nav nekādas nobīdes no līmenīša. Tad vienkārši ņemot vērā, ka tās polikarbonāta loksnes mēs nevaram salocīt, pavērt, jā, tad viņām visam jābūt smuki taisni. Nolūk, un tagad mēs smuki ieliekam kori. Šajā gadījumā kori ir visā garumā, visi 4 metri. Bet, ja siltumnīca ir garāka, tad pa vidu būs kaut kur stiķīts, kas ar savienojumu plāksni vienkārši tiks ir jāsaskrūvē kopā. Lai būtu vēl taisnāk, mēs arī pārmēram koris augšiņu. Attālums starp arkām pie koriem, ja? Jā. Tagad ir tās 3. Jā, tagad ir šīs 3. Galos mēs neskrūvējam. Saldāk polikarbonāta, kā liks, tad būs pumpa tajā vietā. Mēs viņus liekam tikai vidējām arkām, kas ir iekšā vidū siltumnīcā. Ir izdevīgi, ja ir garāks augums, tad nav vajadzīgs kur pakāpties. Siltumnīcas pamatkarkas ir gatavs. Vēl mums ir jāieliek tikai vienā galā durvis un otrā vēdlodziņš. Durvis jau ir sagatavotas ar visu ailīti. Atliek tikai ielikt vietā un pareizi viņas nopozicionēt. Kāpēc es apakšā ieskrūvēju pa vienai skrūvītei? Ja šīs spraudziņi visur ir vienādi, tad stātņi ir savās vietās. Savukārt, ja eņģa pusē ir mazliet mazāks un šeit ir lielāks, ja, tad mēs pavalkam vaļā to skrūvīti un drusciņu pastumjam visu to durvi tā, lai viņi ievērpjās pareizi vietā. Tā, lai viss izlīdzinās. Tāpēc apakšējie leņķīši tiek pieskrūvēti pagaidām ar vienu skrūvīti, lai pēc tam viegli var atskrūvēt un pieregulēt, ja tāda nepieciešamība ir. Un tad, kad viss ir smuki vietās, tad saskrūvējam visas skrūvas līdz galam. To pašu mēs atkārtojam ar vēdlodziņu. Arī ieliekam nopozicionējam savā vietā, augšā pieskrūvējam un apakšā ar skrūvītēm klāt. Atveram vaļā transporta skrūvi, paskatāmies, vai viss smuki varās, vai visas maliņas ir vienādas. Šeit tieši tas pats, ja šīs maliņas būtu mazliet aiziet rombā, tad var attiecīgi paskrūvēt vaļā stātnīšus un paregulēt viņus tā, lai nostājās taisnā kvadrātā. Priekšnieki gatavs? Jā. Šādi izstāsta Ralfhaus siltumnīcas standarta karkas, kurš ir platumā 3 metri un 4 metri garumā. Vienā galā ir durtiņas un otrā ir vēdlodziņš. Bet ir vēl arī papildus iespējas. Ir tāda iespēja ielikt arī vēdlodziņa durvīs. Tas izstāsta apmēram šādi. To var gan atvērt durtiņas, gan vēdlodziņu. Aizver durvis un atver vēdlodziņu vienā galā un otrā galā. Un tā ir tāda forša nakts veidināšana, tad, kad ir karstās nakts, vai arī patiesībā pa dienu var atstāt, tad, kad ir sunīši vai kaķīši mājās, tad viņi nelien te iekšā. Tagad sāksies jautrākā daļa. Griezīsim polikarbonātu. Es šodien runāju kā Džeremijs Klārsons ar garām pauzēm. Nevietā. Lai aizšūtu galus, mēs griežam uz 3 metri. Šeit mums tagad ir 3 6-metrīgas loksnes. Jā. Attiecīgi sagriežam 2 loksnes uz 3 metri un
4 loksnes mēs pamērīsim, cik ir nepieciešams. To katrs pats Vienmēr sakot, vienu individuāli. 6-metrīgo loksni mēs griežam tieši uz pusēm, tā lai būtu 3 metri. Un savukārt nākamās 2 loksnes mēs tad piemērīsim pēc attiecīgā izmēra, kāds ir siltumnīcai sāns. Ja gadījumā mums siltumnīcas sāniem ir daudz brīvā vieta apakšā zem pamata vainaga, tad viņu var griezt garāku, var griezt īsāku. Bet tāds standarts, ko mēs visbiežāk griežam, siltumnīcas sāniem ir 2,90. Šī te polikarbonāta loksnes garums. Ja? Izvelc ārā no mašīnas un tad tu pie kaimiņa skrien pakaļ. Ķerciet. Tā kā, ja ir stiprs vējš, tad Uzmanīgi. esam uzmanīgi. Stiprā vējā vienkārši remontējam. Jā, labāk nē. Šodien mēs pieturēsimies pie standarta izmēriem, tātad šīm te loksnēm būs garums 2,90. Polikarbonātu visvieglāk griezt ir asu parasto tapešu nazīti. Šeit virsū ir transportēšanas plēves. Baltā puse UV aizsardzība, tā ir ārpusīte. Bet tā baltā plēvīte ir jāpoš nost. Un tad es jums parādīšu, kā ir vieglāk nolikt loksni, lai pēc noplēšot plēves jums nesajūg, kura ir kura puse. Vienmēr noplēšam balto plēvi un tad paņemam loksni un apgriežam otrādi. Tā, lai ārpusīte būtu lejā. Un tad ir iekšpusē arī ir caurspīdīga transportēšanas plēve. To mēs arī noplēšam. Un tagad loksne stāv zemē un ir tas, kad ir pareizi vienkārši jāpaceļ loksne, jo uz augšu būs iekšpusīte. Un tagad tu celi loksni, tad tu stāvi loksnē ārpusē. Un tādā veidā tu nes pie siltumnīcas un tad tu nesajauksi. Un pirmās loksnes mēs liekam tās, kas ir galiem. Tad mēs atsevišķi nolikām šeit 2 loksnes, kuras ir 3 metrīgas, un tur ir tās, kuras ir 2,90. Pirmās mēs izmantojam tās, kuras ir galiem. Nolūk, šeit mēs liekam klāt. Tātad loksni liekam stāveniski, tā lai šūniņas attiecīgi iet uz leju, un mēs liekam līdz šīs brusiņas viducim. Un tā, lai viņi te ir taisni. Šīs brusiņas vidus ar šo maliņu salecās, un apakšiņu pārlaižam pāri tādu nelielu gabaliņu līdz keramzīta bloku, apmēram viducītim. Mēs parasti laižam vienkārši līdz zemē. Jā. Un durvju vietu mēs parasti izgriežam un tad attiecīgi pieceļam, piegriežam attiecīgā garumā. Polikarbonātu stiprinam klāt ar komplektā iekļautajām tā saucamajām raneles skrūvēm vai jumtu skrūvēm. Cenšamies nepārvilkt. Jā. Un skrūvējot klāt ir jābūt ļoti uzmanīgam, lai nesaspiestu polikarbonātu. Skrūvītē ir tikai tik, cik jāpiekļaujās ar to gumijas blīvīti klāt, viņu nedrīkst pievirt. Siltumnīcas galus mēs stiprinam polikarbonātu ieskrūvējot katrā klucītī pa 2 skrūvītēm. Viena augšpusē, viena apakšpusē, un tad šis polikarbonāts ir tiešām stingri pieskrūvēts pie pašas siltumnīcas karkas. Tad, kad tas ir izdarīts, tad ņemam ar atkal to pašu aso tapešu nazīti un griežam gar arku pārpalikumu nost. Bet šīs pārpalikums vēl būs vajadzīgs, un to es jums parādīšu, kā viņš ir jāizmanto. Jo šeit ir ļoti svarīgi atcerēties atkal, kur ir siltumnīcas ārpuse un kur ir iekšpuse. Prātīgāk šo darbiņu ir veikt divatā. Gar arku prātīgi lēnām nogriežam šo te polikarbonātu. Šis polikarbonāts ir blīvs, tas ir 700 grami uz kvadrātmetru, līdz ar to ļoti viegli viņu griezt nav, bet šādi te lēni gara prātīgi to var izdarīt. Tagad šo te atgriezumu nesam uz siltumnīcas otru galu, jo viņš ir jāpagriež otrādāk, un tā, lai paliktu ārpuse uz āru, tad mums viņš ir jāizmanto siltumnīcas otrā galā. Un uzreiz arī attiecīgajā vietā pieskrūvējam, tas sanāk pa diagonāli. Ja tur mēs pieskrūvējām pirmo daļu, tad šeit pa diagonāli pretī mums ir jāskrūvē atgriezums otrā daļa. Un vienīgais veids, kā viņu var pieskrūvēt, ir attiecīgi ar ārpusi uz āru. Ja? Tā ir tāda viena maza nianse, kas ir jāievēro. Un arī šeit, kur ir vēdloks, tieši tāds pats princips. Ja? Vēdloka galā ņemam polikarbonātu loksni līdz staķņa viducim, pieskrūvējam un attiecīgi pie visām marciņām. Pēc tam ar asu nazi vienkārši gar ārku atkal nogriežam no nevajadzīgo pārpalikumu.
Lai būtu mazāk iespēja sajaukt polikarbonāta puses, tad ieteikums darboties ir tā, ka mēs noplēšam tikai to polikarbonāta loksni, ar kuru tūlīt arī tad iesim un strādāsim. Pārējās polikarbonāta loksnes, lai paliek ar transporta plēvēm. Un, protams, savācamais sevis musaru, tā, lai darba vieta vienmēr paliek tīra. Nav pēc tam pašiem jābradājās pāri. Jauno loksni, ko tikko pacēlām, tad liekam līdz ar iepriekšējo loksni, tā, lai viņš šajā vietā saskarās. Un pēc tam mēs smuki durvis izgriezīsim un saliksim pa vietām. Kad polikarbonāts pa perimetru pie karkas ir pieskrūvēts, tad nākamais darbiņš ir izgriezt durvis. Durvju ailes un vērtnes pagaidām mēs vēl neskrūvējam klāt, jo mums sākumā viņas ir jāizgriež pareizi. Ņemam līmeņrādi, apmēram pusīti no pārlikņa, nopozicionējam apmēram pus augstumā no pārlikņa un gar augšu veicam griezumu. Griezumu veicam no tās puses, no tās puses šuvis līdz šīs tātņa viducītim, apmēram, ja? Varbūt pirms tam veiciet atzīmi, ja? Pirms jūs liekat klāt kaut kādu dēlīti vai ko, gar kuru vilkt, lai jūs zinat, līdz kurienai griezt. Es lieku parasti apakšā līdz skrūvītē, pašām eņģēm nelaižu, višķiņ nostā līdz skrūvītē, lai paliek, kad eņģītis, kad taisās vaļā ciet vai neskrāpējās gar polikarbonātu. Tad griezumu veicam līdz ar eņģu skrūvītēm. Tagad esam durvis izņēmuši. Tā arī varam atstāt. Viss darbiņš padarīts, varam braukt mājās. Nebūs pārāk liela veidināšana. No, vajag taču veidināt. Varbūt uz apakšas ieliekam. Okay. Šeit, kad liksim polikarbonātu, arī mēram tā, kad pāriet čut pāri skrūvītē. Tāpat kā šeit ir bišķiņ pāri, tāpat arī šeit. Tas ir noliekot šeit metromēri, tu pamēri līdz pašam galam un paņem centimetru nost, lai tev ir šķirbiņa, gar kurienēm vērties durtiņā vaļā un ciet. Un tie būs 76 centimetri. Parasti arī būs 76, vai ne? Jā, vienmēr. Tad, kad jūs veicat mērījumu, arī atceries. Tad, kad tu noliec, pirmkārt, kad tu noliec polikarbonātu uz zemes, vienmēr atceries, kur ir ārpus. Un tad, kad veic mērījumu, tad mēri viņu no šīs te malas, kas ir polikarbonāta loksnes oriģinālā mala, ja? Jo tās malas, kas ir grieztas ar nazi, viņas ir asas, ja? Un tās mēs atstāsim vērstas pret eņģi, un savukārt šī te polikarbonāta loksnes grieztā mala būs šajā vietā, jo pēc tam varot durvis ar rokām, lai nesaskrāpētu rokas un nesagrieztu lieki. Ja mums būtu parastas durvis, tad mēs vienkārši pamērītu, tad mēs paņemtu tā un pamērītu kopēju to augstumiņu, cik tu... Pats izlem, cik tālu tu gribi palaist lejā polikarbonātu. Jā. Un tad tu pamēri, un arī tā centimetru atstāja šķirbiņu, tas būtu 1,86 m. Jā. Šajā situācijā. Bet šis gan mainīsies, viss atkarīgs no tā, cik daudz tu gribi polikarbonātu palaist uz leju. Var tuvāk zemē. Tuvāk zemē, tālāk no zemes, jā. Bet ir jāskatās uz to, ka tu varot durvis vaļā, varbūt tev šeit ir kāds paaugstinājums. Tad, jāsās tā, lai var brīvi atvērt durvis vaļā, jā. Šajā gadījumā mēs montēsim durvis ar vēdlogu, tad te ir bišķi savādāk jāpiegriež. Tā. Mēs arī paņemam tāpatās apmēram centimetriņu. Līdz skrūvītei tas būs 6 centimetri. Tagad mēs uzliksim augšējo daļu šīm durvīm, jo šeit mums ir jāatstāja sprauga atkal, jo te ir vērtnes eņģis. Šo vērtni varētu virināt, tad šeit ir jāatstāja vieta bez polikarbonāta. Bet šo vietu mēs noseksim ar 6 cm lielu polikarbonātu tādu plāksnīti, ielāpiņu. Jā. Kad durvju polikarbonāts ir izņemts, tad mēs jau varam pievilkt arī perimetru klāt visu ap durvīm. Pie ēlēm pieskrūvējam klāt ar iekļautajām skrūvītēm. Tātad šo te augšējo maliņu mēs pieskrūvējam jau pie durvju vērtnes augšas. Ja? Nevis šeit skrūvējam, nevis šeit pie ailes pārlikņa, bet pie durtiņām. Cik mums tagad bija nākamais izmērs? 61. Tagad nākamais izmērs būs atkal no skrūvju augšiņas līdz šī te dēlīša viducim būs 61 cm. Un šeit mēs redzam, ja, kā izstāsta, ka pavar vaļā tās durtiņas, tad ir šāda te forša maliņa. Tas būs ļoti svarīgi, tad, kad arī šeit visā pārējā garumā ir tāda maliņa nesagriezt, nesaplēst rokas lietojot siltumnīcu. Turpinam būvēt lūgdurvi. Tā viņi izskatās.
jau šādā izpildījumā. Un tagad mums no šodienas ir jauninājums. Mēs virspusē, augšpusē liekam U profilus, lai lietus līstot netek šeit iekšā un neveido baltas svītas polikarbonātam. It kā tas nekas slikts nav, bet tā nesmukāk izskatās. Un tad mēs esam izdomājuši, ka mēs bišķiņās uzlabojam to produktiņu. Šodienas jauninājums, vai ne? Jā. Tagad skrūvējot, atceramies to, ka šī ir durvju vērtne un šī ir vulkas vērtne. Skrūvējam vulkas vērtnē. Jā. Pretējā gadījumā, ja pieskrūvēsiet pie durvju vērtnes, tad to lūciņu vairs nevarēs dabūt vaļā. Svarīgi, lai polikarbonāts šīs te lielās durvju šūnas noklāja, lai viņš smuki visu aizver ciet, lai siltumnīca netiek veidināta tad, kad to nevajag. Tā, un tad tagad ir jānomēra vēl pēdējais gabals. Šis ir tas, kurš būs mainīgos izmēros, jā, attiecīgi no tā, cik zemu jūs viņu palaidīsiet. Un tad šeit atkal atstājam 18. Jā, 1 centimetriņu starpā. 1,18 m. Šis ir tas svarīgais brīdis nesajaukt iekšpusi un ārpusi. Un tagad mēs aizveram pēdējo vērtnīti. Tā, lai šeit viss smuki. Lai visi šitie smuki attālumi vienādi. Un šeit ir tā kā es teicu, reņģīti tev. Jā. Ir šķirbiņa, lai taisoties vaļā, tev neskrāpē visu laiku eņģi. Tā, lai smukāk izskatās, tad arī liekam skrūvītes pretī skrūvītēm. Jā, skrūvējam. Tagad griezīsim ārā vēdlodziņu. Jā, tāds maziņš noslēpums. Lai mazāk būtu jāgriež, šeit griežam augšējo daļiņu, griežam tā kā vajag, līdz skrūvītēm. Attiecīgi atkal šeit paskatoties līdz pusītei. Bet apakšējo daļiņu, ka griežam zem pirmās skrūvītes tā kā. Lai būtu tas centimetrs, lai mēs viņu izveidotu šeit. Jo šeit tad mēs uztaisīsim tikai vienu griezumu un attiecīgi loksnīti pabīdīsim uz augšu. Tādi forši knifiņi no profesionāļiem, lai vieglāk strādāt. Bet, ja mēs skatāmies uz to, kad abos galos durvis, tad tā situācija ir tāda, kad šeit mēs izdarām to pašu griezumu un šī malā mēs griežam pa viducīti taisnu līdz galam lejā. Tad, lai šī smukā foršā apaļā maliņa būtu atkal tur, kur viņai jābūt, jo šī pusē būtu eņģis. Jā. Tad mēs to loksni apgriežam tā otrādāk. Nevis tā otrādi, bet paņemam viņu, apgriežam tā otrādi, lai šī malā būtu tā foršā maliņa. Un attiecīgi nogriežam tai pašā 76 platumā, un ir smuki taisna apaļa maliņa un neskrāpēs jums rokas atkal. Tad šo griezumu taisam zem skrūves ar domu, ka šī konkrētā daļa, kas nosacīs pašu vēdlogu, nedaudz tiks pabīdīt uz augšu, lai šeit iegūtu 1 centimetru starpā. Un šeit mēs izdarīsim tikai vienu griezumu. Vēdlogu apakšējiem pārlipnītim pa viducīti. Un šeit tiek nogriezts centimetrus. Lai izveidotu šeit. Lai izveidotu, jā, šeit. Šajās vietās spraudziņi. Šādi te izskatās šis te jaunais U profils. Tūlīt parādīsim, kā mēs viņu piemēram un iegarinam. Attiecīgi šeit vienkārši ar nazīti veicam iegriezumu. Klikšķi. Ļoti smuki. Tas arī dod tādu pabeigtības. Un tieši tāpat arī vēramajai daļai no augšas. Tagad mēs pieskrūvēsim durvīm attiecīgo furnitūru. Šis ir standarta aprīkojumā iekļautais vēdloga mehānisms. Tas izskatās tā šādi te no 2 komponentēm. Rokturītes durtiņām, 2 aizgrieznīši. Aizgrieznīti tā ar jūtiņām pievelkam, lai viņš tā stingri griežās. Liekam tieši zem aizgriežņa apakšā rokturīti. Tagad var atskrūvēt transportēšanas skrūves. Tādā jūsu durvis ir atvērtas. Atvērto durvju dienu, jā. Šeit pieskrūvēsim vēl vienu, kas ir aizvērtā pozīcijā, tad, kad jūs iet iekšā, gribat pastrādāt, bet ārā vēl ir augsti. Tad ir iespēja aiztaisīt durvis no iekšpuses. Un tāpatās arī
būs svētlogam. Šās te pats aizgrieznītis. Arī šeit izņemam transporta skrūvi. Lūdzu. Jūsu vēdlodziņš ir gandrīz gatavs darbam. Vēl tikai jāpieskrūvē furnitūru, kas viņu notur atvērtā pozīcijā. Un tam mēs izmantojam šādus te. Šo sadaļu skrūvējam tātad pie vērtnes. Un ailes pusē tad pieskrūvēsim attiecīgi to otru komponenti. Tikai tad, kad viņš ir ciet, tad neskrūvēt līdz pašai augšai. Jo viņam veroties tam lodziņam vaļā, sanāk, ka tad bišķi sākumā tā kā paspiež uz leju. To es nodemonstrēšu. Tad atstājiet augšpusē tādu kā luftīti, ja, lai viņš nav līdz pašai augšai. Jo redz, verot logu vaļā, viņš uztais tādu tā kā bolgeniņu mazlietiņās. Lai viņam atstāt iespēju pārvietoties. Un tagad logu mēs varam atstāt šādā te veidināšanas pozīcijā. Vai aizvērt ciet un aiztaisīt ar aizgriezni. Paldies jums, meistari! Uzliksim automātiku. Uzliksim vēl automātiku, jā. Šī siltumnīca tiks papildus aprīkota arī ar vēdlogu automātiku. Tātad šīs durvis tiks atstātas ar standarta atvēršanas mehānismu. Savukārt vēdlogs tiks aprīkots ar automātisko atvēršanas mehānismu. Nu, tad arī nodemonstrēsim, kā tas viss izskatās un kā to uzmontēt. Ņemam no iepakojuma ārā. Tur ir vairākas detaļas. Tad pirms montēšanas sākumā izņemam transporta skrūvi, atbrīvojam vērtni un tad attiecīgi sāksim montēt šo te pašu instrumentu klāt. Augšējo daļu mēs skrūvējam tā kā vērtnē no augšpuses. Ar 4 skrūvītēm. Un apakšējo daļu attiecīgi šeit pie ailes apakšas. Kur ir? Ir? Ir. Parādīšu, kā vieglāk ir ielikt cilindrīti. Pats mehānisms ir klāt, tagad ir jāieliek šis te termo izspiešanās cilindrs klāt. Iepakojumā ir špuņtīte, kas ir vajadzīga tikai no iepakojuma. Vairāk tam nekas nav vajadzīgs no viņa. Šajā maisiņā, kas nāk līdzi, jā. Šeit veram cauri uzgrieznītim tādam, kur ir vītnīti iekšā. Un liekam viņu iekšā šeit. Bet vai vieglāk būtu ielikt špuņtīti? Raukloni paveram bišķiņu vaļā. Tad tev ir taisni pretī. Un tad ir ļoti vienkārši. Tāpat ar roku piespiežam. Un cilindru attiecīgi ieskrūvējam vietā. Lūdzu. Šis paliek šeit virsū. Viņu uzliek, lai viņi pēc tam uz ziemu varētu aizvērt ciet. Jo pa ziemu ieteicams mehānismus. Pašas cilindrīšas ieteicams pa ziemu ņemt nost, neatstāt virsū. Un tad attiecīgi ar šo te jūs varēsiet piespiežot aiztaisīt ciet. Vai nevirinās vulku. Jā, nofiksēt aizvērtā pozīcijā. Nu, ļoti svarīgi ir pirms pabeidzas siltumnīcas visu lielo pārklājumu, jā, transporta skrūvītes ir izskrūvēt ārā no durvīm, lai vismaz var tikt iekšā. Tā kā tāda svarīga nianse, jā. Nu, un tagad, kad gali jau ir siltumnīcai uzlikti, tad paliek jautrākā daļa. Atkal plēšam pa vienai šīs te polikarbonāta loksnes nost no transporta plēvēm un nesam un liekam jau vietā. Tā, tev galva vajag augšu bišķiņu ārā. Un tagad svarīgā lieta, kam pievērst uzmanību, kad liekam pārklājuma polikarbonātā loksnes, svarīgi ir, lai šī loksne uzgultos visā garumā uz koras dēļa. Viena svarīga lieta, nu, tad skatāmies, protams, lai viņi ir smuki taisni tāda vienāda pārkarīte. Un svarīgi arī ir, jā, sākt skrūvēšanu procesu no polikarbonāta loksnes vidus. Tad sākat ar vidējo arku un ejiet uz leju. Polikarbonāta loksne, tātad tas vienkāršākais veids, kā viņu nopozicionēt, ir pārlikt pāri šeit arciņai, tā, lai viņi visu viņu nosedz. Šajā gadījumā pat ir bišķiņa ar pārkarīti. Nu, tad attiecīgi augšā viņam jāguļās ir uz šīs te koras dēļa. Visam tam materiālam visā garumā ir jāguļ visu.
lai pēc tam visas skrūves būtu vienā rindā, tad mēs izvēlamies pozīciju starp kluču naglām. Ja? Šeit var redzēt, kur cauri spīd šīs te naglu vietas, ja? Tad vienkārši skrūvējam visur pa vidu. Un tad mums visur skrūves būs vienās smukās rindiņās, viņas nesteigās. Un tas arī tādu, iedos tādu smukāku kopējo ainiņu siltumnīcu. Ir jau svarīgi, lai arī smuki izskatās, ne tikai funkcionāli stāv, vai ne? Un pēc tam ar pārsadzes metodu vienkārši liekam virsū nākošo loksni tā, lai viena otru nosedz un turpinām tik uz priekšu. Šajā gadījumā mums ir tikai 2 loksnes, viena otrai blakus, un siltumnīca ir 4 metri gara, bet ja tā būtu garāka, tad attiecīgi loksnīca vienkārši turpinātu uz priekšu. Tāpatās arī no otras puses, tad jau pavisam drīz siltumnīca būs gatava. Ja jūs ievērojat šo principu, ka liekam skrūvītes tikai starp naglām, tad viņas smuki visas vienā rindiņā sastājās. Un tagad pēdējais posms ir uzlikt nosedzošās korītes, metāla koras augšā virs jumta. Un tad to arī parādīsim, kā to veiksmīgāk izdarīt. Tik uzceltas abas koras uzreiz, metāla korītes, tad vienu attiecīgi paslidinam tālāk. Un šo jau varam šajā galā pieskrūvēt. Noliekam līdz ar maliņām, līdz ar nosedzam polikarbonātu un skrūvējam klāt. Šī ir operācija, kas jādara divatā. Viens pietur trepītis, var atstatēties pret siltumnīcu. Siltumnīca ir gan izturīga un noturēsies. Šis saucās komandas darbs. Un, kad darbiņš ir pabeigts, sakārtojam bardaku. Mēs jau paspējām visu novākt. Labi, es vēl novākšu arī šito. Lūdzu, jūsu jaunā siltumnīca ir kārtībā. Ralfhaus atbrauks un izdarīs.